Tuvojoties pavasarim, daudzu vidusskolas absolventu prātus dara bažīgs fakts, kādu nākotnes profesiju izvēlēties, lai veidotu veiksmīgu karjeru šeit pat, Latvijā. Tādēļ šodien viesojamies Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, lai parādītu jums, cik skaista un moderna un interesanti ir studiju vide, kāds ir mācību process un kādas paverās reālās prakses un karjeras iespējas vadošajās Latvijas slimnīcās. Aizvadītajā nedēļā bija ēnu diena Latvijā. Nākamnedēļ ir izstādes skola 2012, kad 12. klašu absolventi aktīvi domā, kur studēt tālāk. Tādēļ esam pie jums. Ir Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā un vēlos jautāt, kādas studiju programmas tad var apgūt pie jums, kāds ir studiju process? Koledžā var apgūt divas studiju programmas, tās ir māszinības un ārstniecība, un iegūt attiecīgi māsas vai ārstpalīga kvalifikāciju. Pie tam mēs piedāvājam arī iegūt pēc diploma, pirmā diploma iegūšanas otro izglītību, teiksim, neatliekamās medicīnas ārsta palīgs vai kādu specialitāti māsai, internās aprūpes māsa, gan bērnu aprūpes māsa vai anestēzijas un intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa. Mācību process ilgs 3 gadus. Ir jāsagatavojās uz pilna laika studijām visnopietnākajā izpratnē. Tas nozīmē, ka ir jāstrādā katru dienu, jāmācās katru dienu. Tāpat laikā mēs esam gatavi un esam jau pēdējo gadu laikā izveidojuši tādu pieeju mācību procesam, kas ļauj diezgan elastīgi manevrēt ar stundu sarakstu, ar nodarbību sarakstu, un līdz ar to aicinām arī strādājošos cilvēkus izsvērt iespēju mācīties šajās studiju programmās. Pēdējo gadu laikā esam ieguldījuši lielus līdzekļus, faktiski pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, lai izveidotu tādu mācību vidi, kas veicina gan studentu patstāvīgo darbu, gan arī viņu prasmi apgūt un strādāt ar tādām mūsdienu tehnoloģijām, kuras šobrīd izmanto slimnīcās. Vēl viena lieta, kas mums ir ļoti, es domāju, liela priekšrocība attiecībā ar citām koledžām, ka mēs esam faktiski blakus vai pat tuvu lielākajai Latvijas slimnīcai, un tā ir Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca. Un tas nozīmē, ka mums tur ir arī daļa mācību telpa. Un tas nozīmē to, ka mūsu studenti studiju laikā faktiski slimnīcā jau sāk justies kā mājās. Daudzos jauniešos valda dažādi stereotipi un mīti par profesiju māszinības. Kā jūs radāt sevi aicinājumu apgūt šo profesiju, un vai jau mācību procesa laikā šajā pirmajā kursā jūsu domas par šo profesiju ir mainījušās? Šajā laikā, kad mācos, nav bijuši mainījušās domas par šo profesiju, jo tikai īstenībā gūšu lielāku pozitīvu to gan emocijas, gan vispārējo, jo ļoti labs kurs ir. Arī pasniedzēji ļoti labi ir. Un jā, tās pašas prakses, tā iepazīšanās praksa bija mums arī, kas palīdzēja saprast šīs māsas profesiju, un tad man tas ļoti patika. Mēs tieši cilvēkiem palīdzēsim. Ne tikai varbūt mēs viņus tiešām, piemēram, iepotēt vai kā, bet mums būs jāsniedz arī psiholoģisks atbalsts, kas ir ļoti svarīgi. Un mēs darīsim daudz vairāk nekā cilvēki runā un nekā viņi domā. Un to es arī mācoties esmu sapratusi, ka tas nav tikai tā vienkārši, to esi kā palīgs vai kā, bet to arī var būt patstāvīga profesija kā tā. Esmu pilnīgi apmierināts ar visu. Domāju, ka arī nākotnē viss vadosies tikpat labi kā līdz šim. Es gribēšu šajā profesijā pēc tam strādāt. Kāda ir tava izpratne par šo profesiju? Kādi būs tavi tiešie darba pienākumi, iegūstot diplomu un iestājoties darba attiecībās kādā no lielajām vai reģionālajām slimnīcām? Pirmkārt jau palīdzēt cilvēkiem. Un principā ir tā doma, ka braukāt uz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Vai ir jau bijusi tev iespēja apgūt tīri praktiskās zināšanas? Jā, mums ir prakses katru gadu. Pirmajā kursā bija prakses slimnīcā, un tagad arī otrajā kursā mums lielāko daļu pat no mācībām jau bijušas prakses. To, ka medicīnas māsas un ārsta palīgi ir ļoti nozīmīgi un nepieciešama, apliecina arī Rīgas pirmās slimnīca, kas ir plaša profila ambulatorā ārstniecības iestāde ar lielu dienas stacionāru, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti speciālisti.
Jāsaka, ka daudzi uzskata, ka veiksmīgas ārstniecības pamatā ir jaunākās paaudzes ārstniecības un diagnostikas tehnoloģijas. Taču tā nebūtu nav, jo galvenais jebkurā medicīnas iestādē ir profesionāli speciālisti. Jūs pareizi teicāt par jaunākām tehnoloģijām, kas viss mums ir atvieglo gan diagnostiku, gan ārstēšanas ilgumu, ja? Bet bez pamata, bez māsām nekas nevar notikt, jo mums pirmām kārtām ir māsas nodaļā, un tad tikai ārsti, jo ārsti vieni bez māsu palīdzības neko nevar veikt ārstēšanas procesā. Vai jūs jūtat to, ka arī ārsti novērtē jūsu darbu un jūs esat tā kā laba tandēma komanda kopā? Protams, ar laika gaitā ir mainījusies arī šī attieksme un darba stils māsa, ārsts kā vienota komanda. Šobrīd, ja mēs runājam par jaunākām tehnoloģijām, tad nereti ir ārsts, kas dod rīkojumu šīs tehnoloģijas pielietot. Māsa ir tās, kas viņus pielieto un pasniedz ārstam šo rezultātu, šo rentgenbildi, šīs analīzes, bet tās tehnoloģijas ir tieši tās, kur māsai ir jāpārvalda ļoti labi, prasa šo attieksmi, prasa šo zināšanu funkciju. Tātad līdz ar to, ja mēs paskatāmies šīm māsas lomām, viņas ir maksimāli nepieciešamas. Un ja šobrīd mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas varētu izvēlēties māsu profesiju, tad es uzreiz teiktu, ka tiem būtu jābūt ļoti daudzpusīgiem un daudzveidīgiem cilvēkiem. Māsai jārealizē caur pacientu ir 11 lomas, sākot no šīs aprūpes sniedzējas lomas, no šīs izglītošanas lomas, no informācijas lomas. Tad līdz ar to, lai to visu izdarītu, māsai jābūt ļoti labi sagatavotai gan teorētiski, gan arī praktiski. Viņai jāprot runāt, viņai jāprot ne tikai pielietot šīs tehnoloģijas, viņai jāprot veikt procedūras ātri, bet viņai jāprot arī iejot palātā, novērtēt šo situāciju, lai redzētu, kā ar acīm, ausīm sadzirdētu un sajustu, kas tur notiek un kā viņa bez vārdiem varētu jau pacientam palīdzēt tikai ar savu klātbūtni vien. Rīgas pirmā slimnīca var lepoties ar to, ka tajā strādā vairāk kā 130 māsas, kurām šis darbs ir aicinājums. Tā doma jau bija no bērnības, un medicīna ir tā nozare, kur tu redzi savu darba rezultātu. Un kad cilvēkam tiek sniegta palīdzība, cilvēks paliek laimīgāks, var teikt, jā, veselāks, un tas prieks. Ir skaidrs, ka māsa ir kā slimnīcas labie gariņi, kas nodrošina veiksmīgu pacientu ārstniecību. Tikpat nozīmīga loma ir arī ārsta palīgiem. Darbs ir ļoti nozīmīgs, ikdienas ārsta darba palīgs ir vajadzīgs. Šeit trampunkta mēs veicam gan neatliekamas manipulācijas, gan plānveida injekcijas, pārsiešanas, ģipšu uzlikšanas, un bez māsas palīga droši vien, kad iztikt būtu ļoti grūti. Noteikti, ka nepietiek tikai teorētiskiem zināšanām, ko šie jaunie censtoņi apgūst šajās medicīnas koledžās, bet, protams, ir ļoti svarīga arī šī praktiskā pieredze. Cik labprāt jūs uzņemat šos jaunos praktikantus? Mūsu slimnīca šeit ir, protams, ļoti laipni gaidīti māsas un ārsta palīgi, ja. Un mums ļoti daudz nāk koledžas un studenti, un labprāt viņi gan piedalās aprūpē, gan mēs dodam iespēju iet uz operācijas zāli, gan skatīties operācijas, un gan redzēt reāli, kas viss tas notiek. Jā, tā kā mums ir ļoti laba attieksme, es domāju, ka gan studenti to jūt, un viņam patīk nākt uz pirmo slimnīcu. Neviena medicīnas iestāde Latvijā nevarētu pastāvēt bez medicīnas māsām, māsu palīgiem un ārstu palīgiem. Un, protams, ka šie speciālisti ir nepieciešami arī Rīgas pašvaldības 2. slimnīcā, kas ir profilējusies tieši traumatoloģijā. Kā jūs pirms vairākiem gadiem radāt sevi aicinājumu iegūt tieši māsas profesiju un veidot savu karjeru tieši Rīgas 2. slimnīcā? Savu izvēli es izdarīju apmēram pirms 20 gadiem, kad iestājos Latvijas Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Uz šo izvēli es izdarīju apzināti. Jau vidusskolā man bija ļoti liela interese par medicīnu. Bija jautājums tikai ārsts vai māsa. Es izdarīju izvēli māsa, un šo 20 gadu laikā savu izvēli es neesmu nožēlojusi.
Tikai pagājušajā nedēļā tika atklāts jums jaunās telpas, un tādēļ vēlos uzzināt, kas tad ir ikdienas jūsu darbs un kāda ir jūsu darba pienākuma, lai parādītu mūsu jaunajai paaudzei to, cik interesants un dinamisks var būt šis mediķa darbs. Mediķu darbs vispār ļoti interesants. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka mēs palīdzam pacientiem. Kad cilvēks atnāk pie mums, viņš zinās, es ceru, ka viņš zinās, ka viņš sapratīs, ka mēs gribam viņam tikai palīdzēt. Diemžēl tā palīdzība iznāk citreiz ar sāpēm, tāpēc, ka to pašu kaulus reponēt, tas ir tiešām sāpīgi. Bet pēc tam tu redz, ka cilvēks pēc 2-3 nedēļām jau smaida, viņam jau ir vieglāk. Tas ir ļoti liels gandarījums par savu darbu, ka tu vari palīdzēt un cilvēki tālāk var pilnvarot strādāt un tālāk mācīties. Daudziem varbūt liekas, ka māsas tieši darba pienākumu saistās tikai ar šo pacientu aprūpi vai arī kādu citu manipulāciju, bet ko dara vēl medicīnas māsa medicīnas iestādē? Es domāju, ka mēs esam tā instance. Ārstis ir tieši ārstnieciska persona. Viņam ir it kā iznāk mazāk laika runāt ar pacientiem, vairāk saistība ar pacientiem, saistības vairāk māsai. Mēs vienkārši palīdzam. Mēs, protams, palīdzēt pacientiem, palīdzēt cilvēkiem. Vēlos arī jautāt jums, kā ārstam, cik nozīmīgi un nepieciešami ir medicīnas māsas un ārstu palīgs slimnīcā? Es uzskatu, ka ļoti nepieciešams, jo viņi galvenie tie, kas nodrošina aprūpi tieši slimnīcas telpās un seko līdzi, lai laicīgi brīdinātu ārstu, kas notiek. Kā jūs varētu motivēt tos jauniešus, kas svārstās kādu nākotnes profesiju izvēlēties, lai veidotu savu karjeru? Kā jūs varētu motivēt, kādēļ ir vērts apsvērt šo iespēju kļūt par medicīnas māsu vai ārsta palīgu, kas varētu palīdzēt arī varbūt jums ikdienas darbā? Jūs esat mums vajadzīgi, ko es varu pateikt visiem, kas vēlās. Tukuma slimnīcā strādā liels un draudzīgs mediķu kolektīvs. Ārsti un māsiņas labprāt dalās ar savu pieredzi ar topošajiem kolēģiem. Jaunie speciālisti, kā medmāsas, kā māsu palīgi un ārstu palīgi, ir nepieciešami ne tikai Rīgas lielākajās slimnīcās, bet, protams, arī reģionālajās slimnīcās. Rapkevičs kundze, kāda ir situācija jūsu slimnīcā? Cik nepieciešami ir šie jaunie kadri arī pie jums? Tukuma slimnīcā šobrīd strādā 250 strādājošo mediķu, un 99 no tām ir medmāsiņas. Protams, ka arī mums ir aktuāli jauno kadru problēma, un mēs ļoti rūpīgi strādājam, lai arī piesaistītu gan Tukuma jaunos mediķus, gan arī apkārtnes jauniešus, kas mācās medicīnu, un esam organizējuši arī apmācību. Šeit Pirmā Rīgas medicīnas koledža ir apmācījusi jau vairāk kā 30 mediķu uz vietas, un lielu uzmanību pievēršam arī jaunākajam medicīniskajam personālam, māsu palīgiem, un uzskatām, ka cilvēks, kas ir mācījies gan ārsts, gan medmās, gan arī ārstu palīgs, daudz labāk sapratīs aprūpas problēmas, sapratīs kā komunicēt ar pacientu, kā viņu aprūpēt. Lai kļūtu par medicīnas māsu vai ārstu palīgu, medicīnas koledžā ir jāmācās 3 gadi, taču atnākot uz slimnīcu nebūtu nepietiek ar iegūtajām zināšanām mācību iestādē. Kā jūs apmācat savus jaunos darbiniekus prakses laikā šeit uz vietas slimnīcām vai iegūdat viņos daudz jaunu zināšanu? Praksē pie mums nāk gan māsas, gan māsu palīgi, gan ārstu palīgi. Un ir prieks redzot šo studentu izaugsmi, jo lielākoties viņi sāk kā pirmā kursa studenti, tad viņi ir 2. kursa studenti, un tad jau 3. kursā ir noslēguma prakse, kur varam redzēt savus darba augļus, ko jaunā māsiņa vai jaunais ārstu palīgs vai jaunais māsu palīgs ir iemācījies, kādas ir viņa prasmes praktiski darīt, kādas ir viņa spējas spriest par izdarīto, kādas ir viņa spējas organizēt gan savu darbu, gan kolēģu darbu, iekļauties komandā un redzot praktikantu un izvērtējot viņa visas šīs prasmes kā pozitīvas, ir prieks, kad mūsu kolektīvā var iekļauties
jaunais darbinieks, kurš ir gatavs strādāt. Šobrīd strādājat Tukuma slimnīcā, un kā jūs sevī radāt aicinājumu uzsākt studijas, lai iegūtu medicīnas māsas profesiju? Īstenībā aicinājums radās mācoties, jo tad, kad es aizgāju mācīties pa māsu, es nebiju domājis, ka es būšu māsa. Es gāju tā kā daudz meitenes, kas domāja, izmācīšos pa māsu, iešu pa kosmetologu, manikīru, kaut ko tādu, un tad beigās kaut kā es tomēr sapratu, ka nē, šis ir mans. Kā tu varētu motivēt jauno paudzi, kur šobrīd gatavojas rudenī veikt iestāšanos kādā mācību iestādē, lai iegūtu savu nākotnes profesiju? Kā tu varētu motivēt, kāpēc ir vērts padomāt par to, jo medicīnas māsu un ārstu palīdzība taču Latvijā ir vajadzīgi? Protams, viņi ir vajadzīgi, bet tā motivācija man grūti pateikt. Katram jāskatās pašam, vai viņš, jo šī profesija tomēr nav tāda, kur var nākt jebkurš. Ir jāapzinās ar to, ko viņš redzēs katru dienu. Tie stāsti, dzīves stāsti cilvēki nav tie pozitīvākie, un cilvēkam jāmāk ar to tikt galā. Un ja viņam nervu sistēma nav tā stiprākā, viņš nevar nākt šitai profesijā. Cik ļoti viņš arī negribētu. Šodien mēs redzam, ka Bauskā mediķi var veidot tikpat veiksmīgu karjeru kā jebkurā citā Latvijas slimnīcā. Un, protams, lai kļūtu pa labu un profesionālu savu arodu meistaru, ir nepieciešams arī praktizēties. Kādas ir prakses iespējas pie jums Bauskā tām meitenēm un puišiem, kas apgūst mediķu profesiju kādā no medicīnas koledžām? Mēs ļoti laipni gaidām praktikantus, kurus mēs varam arī apmācīt, parādīt, padalīties ar savu pieredzi. Mums ir ļoti profesionāli ārsti, māsas, arī māsu palīgi, kurām mums visām ir izglītība. Tā kā tiek laipni gaidīti visi studēt gribošie, palīdzēsim, dalīsimies ar savu pieredzi. Reformu rezultātā Bauskas slimnīcā vairs nesniedz neatliekamo palīdzību. Toties šeit ļoti strauji attīstās ambulatorie pakalpojumi. Te ir pieejami visi speciālisti, bet ārstu kabineti ir aprīkoti ar visjaunākajām diagnostikas un ārstniecības tehnoloģijām. Piemēram, pašlaik tikai Bauskas slimnīcā ir iespējams veikt redzes pārbaudi ar fotoretinoskopijas metodi, kā arī ir jaunākās paudzes aprīkojums Lora kabinetā, kas ļauj noteikt ātru, ērtu un precīzu diagnozi. Principā jūs veicat visus tos pašus pienākumus, ko jebkura cita Latvijā esoša slimnīca. Tieši tā, tikai mums nav iespēju viņus vairs tādā līmenī sniegt, kā mēs viņus sniedzām pirms slimnīcas lielās slēgšanas, kad mums bija pieejams viss ambulatorais klāsts un izmeklējumi un no tā izrietošais arī medikamentu klāsts. Bet mēs tik un tā visu to darām. Un principā jūsu darba ikdiena un darba ritums un jūsu pienākumi ne uz mirkli, ne uz kripati nav samazinājušies. Nē, pienākumi ir tie paši, viss tiek darīts tieši tāpat, kā pirms tam aprūpe ir tieši tāda pati, kvalitatīva, viss. Nekas jau pēc idejas nav mainījies. Mainījies ir tikai nosaukums.